Kopīgas glābēju, brīvprātīgo un pašvaldības mācības, pirmā palīdzība un ledus sastrēguma kartes. Projektu rezultāti, ar kuriem lepoties un dalīties. Skaties video un uzzini vairāk par šīm 5 jaudīgajām iniciatīvām mūsu drošībai. Projekts WSM Latvijas pludmales glābēju asociācija kopā ar igauņu kolēģiem ir izstrādājusi jaunu ūdens drošības metodiku jauniešiem. Pateicoties tai, mūsu bērni apgūs praktiskas dzīvības glābšanas prasmes un vasaras atpūta pie ūdens kļūs daudz drošāka. Projekts FARED Latvijas un Igaunijas sarkanais krusts pierobežā veido vienotu pirmās palīdzības apmācību programmu un rīko krīžu simulācijas. Vietēji iedzīvotāji un jaunieši apgūs vērtīgas prasmes, lai kritiskā brīdī neapjuktu un spētu glābt dzīvības. Fireless Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsības dienesti rīko kopīgas mācības un nodrošina iespēju viens otram palīdzēt krīzes situācijās Kurzemes un Klaipēdas reģionos. Iedzīvotājiem tas garantē, ka pierobežas ugunsgrēku gadījumos palīdzība neiestrēgs valsts iestāžu dokumentos. Aizreg. Latvijas un Lietuvas meteorologi un zinātnieki ir izstrādājuši modernu upju ledus sastrēgumu modeli un plūdu riska kartes. Tādējādi pierobežas un Jēkabpils iedzīvotāji saņems daudz saulaicīgākus brīdinājumus par plūdiem. Krūvs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar Jelgavas digitālo centru izstrādā kopīgu krīžu vadības modeli. Sadzīves katastrofu vai vētru laikā vietējās kopienas saņems informāciju daudz ātrāk un evakuācijas centri darbosies koordinēti un efektīvi. Ieskaties www.interreg.lv. Interreg rada un rāda!